Sveiki, sveiki! Nu tā, mums ir bijušas vienādības, mums ir bijušas dalāmības pazīmes, tagad par nevienādībām. Pie nevienādībām, kā šajā gadījumā, kur divu pakāpē n lielāks par n kvadrātā, mums bieži vien būs papildus nosacījumi. Piemēram, visiem n, piemēram, pie viennieka, pie divnieka, pie trīnieka, tas nebūs spēkā. Bet tas būs spēkā tad, kad tas būs spēkā vienmēr, tad, ja n būs lielāks vienāds par 5. Šis, piemēram, ir spēkā, tad, ja es n vietā lieku 1, bet tad pie 2, 3, 4 nevienādība nav spēkā, un pie 5 atkal ir spēkā. Nu tā, tāpēc mums ir indukcijas bāze, šoreiz jāsāk nevis no 1, bet no 5. Tātad no 5. Un es skatos, kreisās puses izteiksme ir 2 piektajā, tātad 32. Labās puses izteiksme ir 5 kvadrātā. Atceramies, n ir jāizstāj 25. Un šoreiz LHS tik tiešām ir lielāks par RHS. Tātad kreisās puses izteiksme left hand side ir lielāka par right hand side, jeb labās puses izteiksme. Darīts. Pamatots, ka pie 5 tas ir spēkā. Ja gribam, varam pie 6 aplūkot, bet es domāju, uz to neaizrausimies. Tālāk. No otrais solis mums ir induktīvais pieņēmums. Mēs tagad esam redzējuši, ka kādā konkrētā gadījumā šī nevienādība ir spēkā, un to mēs rakstam vispārīgi. Eksistē kāds skaitlis kā tā, ka 2k ir lielāks par k kvadrātā. Precizējam arī to, ka k, protams, ir lielāks vienāds par 5. Un trešais solis ir induktīvā pāreja. Induktīvajā pārējā mēs pamatosim, ka tas ir spēkā arī tad, ja n ir vienāds ar k plus 1. Un es atkal sākšu ar to, ka labās puses izteiksmi rakstījuši k plus 1 kvadrātā. Tas ir tas pats, kas k kvadrātā plus 2k plus 1. Tas ir tas, kas mums jāparāda, ka kreisā puse, tā izteiksme, kas man būs kreisajā pusē, man būs jāparāda, ka beigās ir lielāka par šo. Un, lai to panāktu, mums vajadzēs dažādas viltības. Skatīsimies, kā mums tas izdosies. Protams, ka mēs sāksim ar to, ka sadalīsim šo divās daļās. 2 reiz 2 pakāpē k. Un tagad sāksies tās viltības. 2 pakāpē k ir lielāks par k kvadrātā. Tas nozīmē, ka 2 reiz 2 pakāpē k ir lielāks par 2 reiz k kvadrātā. Lūk tā. Tā ir pirmā lieta, kas mums jādara. Tā mēs tikko izmantojām induktīvo pieņēmumu. Un es iešu tālāk. 2 reiz k kvadrātā ir tas pats, kas k kvadrātā plus k kvadrātā. Šo es daru ļoti konkrētu mērķi. Es gribu pēc kārtas aiziet līdz tam k kvadrātā plus 2k plus 1. Es tagad esmu ieslēdzis to k kvadrātā, un es pārveidošu visu laiku to otro k kvadrātā. K kvadrātā es rakstīšu kā k reiz k. Un tagad mana otrā viltība. Es atsaušos uz to, ka k vienmēr ir jābūt lielākam vai vienādam par 5. Tātad es šo k aizstāju ar 5. Un izteiksme ir lielāka vai vienāda. Un es tagad sadalīšu. Te ir 2k, un te ir 3k. Mums ir 2k atkal iegūts. Pēdējais solis, es atkal vēlreiz izmantošu to viltību, ka k ir jābūt lielākam par 5. Lielākam vai vienādam par 5. Un tas ir k kvadrātā plus 2k plus 15. Un tas pilnīgi noteikti ir lielāks par k kvadrātā plus 2k plus 1. Kas ir labās puses izteiksme. Mēs to esam pierādījuši. Tad ko mēs te galu galā darījām? Mēs caur loģisku paskaidrojumu ķēdi parādījām, ka tā izteiksme, kas kreisajā pusē, visu laiku ir pārveidojama par kaut ko mazāku, mazāku un mazāku, līdz iegūstam to pašu, kas ir labajā pusē, kad ievieto k plus 1. Un atkal, nevienādības man personīgi liekas iespējams grūtākais no matemātiskās indukcijas principu piemēriem,
Jo tur vajag šādi domāt. Mums visu laiku jādomā, kādu nākamo nevienādību mēs izmantosim, kā mēs sadalīsim, kā mēs paskaidrosim to nevienādību. Mēs visur, kur pamanījām 2K, vai izdalījām atsevišķi kā, mēs atsaucamies uz kādu no šīm divām lietām, ko mēs ticam induktīvajā pieņēmumā, ka 2K ir lielāks par K kvadrātā un K ir lielāks vai vienāds par 5. Uz to atsaucoties, mēs tad varējām turpināt savu loģisko pieņēmumu ķēdi. Līdz beigās mēs nonācām, ka 2K plus 1, 2 pakāpē K plus 1 pilnīgi noteikti ir lielāks par K kvadrātā plus 2K plus 1. Kreisā puse, tāpēc ir lielāka par labo pusi. Un tāpēc mums ir secinājums, kā 2n ir lielāks par n kvadrātā. Gan pie n ir 5, atceramies, to mēs sākām, gan katram nākamajam n. Tad 2 pakāpē n ir lielāks par n kvadrātā. Visiem n ir lielāk naturāliem skaļiem n, kur n, protams, ir lielāks vienāds par 5. Un tā tas ir pierādīts. Vēl viens gadījums, kurā mums būs jāaplūko vēl daži piemēri, lai līdz galam pierastu, bet to mēs arī izdarīsim. Tiekamies nākamajā video.